Kas man kaut kas jāsaka ir? Jā. Kas man jāsaka? Kur mēs esam šodien? Šodien mēs esam atbraukuši uz slēpošanu, uz Riekskalnu, uz Boldu un te patās, uz vietējiem Alpiem. Nu neko, tad uzslēposim šodien. Ko mēs darīsim? Kopā. Kopā? Visi kopā. Nu brauksim, slīpēsim. Roku rokā? Roku rokā. Durvi pie durvīm. Rats pie rata. Kāds skats? Pasaka. Sapnis? Jā, šodien forša sestdiena. Kapitāla nošanas atbūt. Viss pasūtīts, tā kā runājām. Jā. Tā kā, nu, lai šodien viss izdodas un lai top. Vai ne? Jā. Kā pasakā? Domas ir publisks pasākums. Ir norobežojums, bet tomēr, ja jūs redzat kādu cilvēku trasē, tad tam jāpievērš uzmanību. Varbūt kāds agrais sēņotājs kaut kur šķērsos trasi, tāpēc jā. Nu, mums ir jāuzmanās. Protams, ka īstajās publiskajās sacensībās mēs... Ir kvadras līdz 750, sākam gatavoties 5 minūtes braucam porē. Tikai tā grupa pārējā paliek visu lejā. Ja? Jautājumi būs kādi? Jā, vēl par finišiem. Jā, par finišiem, sorry. Tātad šis garais dabs, ko mēs braucām, finiš ir šeit. Ja? Un kā Salikās tā, ka tas īsti nebija droši, ka es varēšu tikt. Viņš jau pirks biļetes, Jā! Sveiki, sveiki! Nu, pasties kā profesionāli autosportisti. Kas tev, ar ko tu tā kā nolai to spiedienu, Sandi? Ar ko tu dzīvē? Ar pirkstu nolai dzīvē spiedienu? Ok, tas ir super, jā. Rekur plānu maiņa. Uzlikām bišķi citu riepiņu. Lai jaukāk, lai turās. Sandi saka, ka neturās. Nu, pamēģināsim šādu te variantu. Man būs bez radzēm.
tā kā nolaidīšu sev arī spiedienu bišķīt, tā kā pastīsimies, kā turās, kā neturās tas pasākums. Tā kā pastīsimies arī laiks, bet es nezinu, man liekas, ka vajadzētu būt labāk ar Radzi šajā te segumā. Tā kā skatīsimies. Nu sveiki! Labdien! Labdien! Dzird mūs, jā? Viss kārtībā, jā? Nu, Sandi pirmo nobraucām, ne? Jā, es pa lentēm nobraucu. Tā kārtīgi? Pārbaudīju. kārtīgi, Drošību, kārtīgi pārbaudīju. Tas tev sanāca? Jā, nu gribējās vairākas reizes. Jā. Nē, nu bija jauki, ne? Bija jauki, Uzsita to pirmo asini, man liekas, tagad. Jā. Tagad jāgaida tie ātrie braucieni, tie garie, ne? Jā, tie jaukie braucieni. Jā, tos mēs gaidām.
Jā, Tā. sagums ļoti labs. Jā. Trajektorijas labas. Jā. Nu jābrauc. Tā. Jāpriecājās. Tā kā skatāmies tālāk, kas mums no tā viss sanāk šodien. Dosim virsū. Paldies! Pamazs spiediens 0,5 bāri pa švakuri. Jāliek kaut kādu 0,9 vismaz. Kaut kā tā. Kas bija? Nolaid riepu augšā. Un vēl caur tiem tīkliem izbrauc un satinās vēl ap riepu tie tīkli. Mazās dzīves mācības un mazās dzīves muļķības. Tā kā jā. Bet to viņi sapumpēsim, būs labi brauksim tālāk. Viņi mēģina atpītēt. Mailītes murdā. Uzmanību, gatavību, start! Jā, mēs runājam par trampolīniem. Jā, par saulīti, Ka kas vajadzētu sildi. pirms trampolīna tā kā atlaist gāzi, bet nekad īsti nevienam nesanāk. Nekad jau nesanāks, zin kā, izlec, rati griežās, nāc pie zemes, tās traktora riepas un tā arī tur citreiz Gribās jau ātrāk, gribās, lai jaukāk. Kaut kas nomaļās ik pa reizē. Nu, cerēsim, ka ne Nav riska, šodien. nav stāsta. Jā, tā ir. Dzīves skaisti. Mērķis ir cēls. Jā. Vai ne? Viens otrs papildinam visu laiku. Tas ir Toms, reku arī smaida. Jā? Kā viņam iet? Visiem šodien patīk. Visi. Jā. Sacēlies jautājums. Sacēlies jautājums, kur vajadzīgi ir. Atbild. Jā. Uzmanību, gatavību, start!
steady, go. Kas tev bija par numuru 11? 11. Klausies, visi normāli nobrauc, neviens neko, bez starpgadījumiem? Viss labi. Tikko tas ulds esat vajag labi uzmetis. Tā augstāk tālāk. Un tad jūs te... Tur kāds filmē kaut ko? Es varu pateikt nācijā. Nē, nu tas tā tikai. Es ceru, ka filmē. Vai, vari. Auca. Baigi ilgi nogaidījām, ne? Jā. Dienas saldais ēdiens ir klāt! Piespīli viņu nes! Jomajo! Tikko laikam vajadzēja taisīt ziedņorī. Tā sanāk. Labi sajūta, ir izbraukts. Ir emocija, ir bijuši triki, ir bijuši nedarbi, ir bijuši muļķības, lielas, mazas. Jā, bija pietrūkst vēl viens brauciens. Jā, Tā kā laikam, jā. Varbūt vēl ātrāk, vai jaukāk, bet bija gan jauki. Nu tā, bija leciens Robim. Bija man leciens, jā. Laikam. Zini, kā tie skatītāji tur stāv, jālec ir. Bet man baigi ātri pienāca tas trampolins. Bet nu labi, ka nenobijāmies, kad iedevu to gāzi un izvilkām ārā un viss sanāca. Un pēc tam jau kaut kas te arī vēl kaut kas samisējās vēl nobeigumā. Kaut kādas muļķības. Bet visa pozitīva. Bet esot traki no malas izskatījies. Bet visa plus zīme, tā kā viss labi. Jā. Tas ir galvenais. Gaidam brīvos braucienus, vai ne? Jā. Tie mums vairāk patīk. Jēzu. Izlecu, skatos to zemi, labi, sanāk, skatos, koki viss tas nāk. Tā nāk tas tunels atkal virsu un tikai minu viena gala uz otru. Beigās arī to te, tā kā baigi izlecām, pātru ir saliku šķībi, tāds sniegs neko neredz un turi to gāzi un esot bijuši 2 rati. Jā? Varēja riteņus nomainīt uz brīdi. Jā? Taču tam bija, jā? Nelikās. Viņš jau mīksti tā. Nu, jūs kā bijat slīpumā Sportiņā vai paši. komfortā? Jāapstāsta, kas man bija. Jā. Viņi pateica, vai saspiest kombinācijas, tad nolast to kļūdu reiz. Jā. Viņš tur citreiz kaut kādas tur kloķenes, tur kaut kādas tur stāvoklis. Ķipā viņi saka, kad varbūt tur gāza bremzi kopēc saspiest, tad arī viņš. Viņam atvienos tas ir šitam.
Skatās, ja? Jep. Baigi patīk. Gan patīk un sanāk, tad vispār viss dzīvē ir ideāli. Vai ne? Tagad sākās īstās spēles, vai ne? Jau no turienes? Jā, no lejas pašas varēsiet nākt augšā. Tā kā... Nu nebija. Jā, Tā, nu ko, diena ir galā. Tā, nu mēs ar brāli kolosāli, diena ir galā. Esam dzīvi. Esam dzīvi, veseli. Tehnika arī ir izturējusi. Tikai 2 mīksti ir. Norauts ventīlis. Jā, diena ir bijusi saulaina, gaiša, Skaista. piedzīvojumiem bagāta. Vai ne? Višķiņ arī adrenalīns, protams. Bija, vai ne? Jā, bija joki. Jā, likās vienā brīdī tāds piesēdiens, tā kā jau tāds bēsis nāk virsū, bet nē, beigās, kas varēja pa brīvie treniņi, kā saka, pabraukt, tad iedāvām rītīgu džazu. Un, ka bija kāds leciens, to arī varēja pabaudīt. Jā, leciens bija, viss bija beigās, tā kā fantastiski pavadīta diena ar fantastisku tehniku, fantastiskiem cilvēkiem. Tā kā, man liekas, vasara var sākties. Vasara var sākties. Tā kā Riekskalnā sezona ir noslēgusies. Jā, super. Gan slēpošanas, gan arī mūsu, jā. Visiem paldies. Arī Kristaps. Viņš ir galvenais bagijas cilvēks. Stāsti.
Ko tieši? Stāsti. Par šodienu? Tu gribēji kaut ko? Pastāsti, kā tev šodien patīk? Nu, man šodien ļoti patīk. Man vienmēr patīk atrasties cilvēku starpā, kuriem patīk benzīna smaka un dūmi nāsīs. Nu, saule, kā pēc pasūtījuma, nevelti šajā datumā arī mēs šo pasākumu uzrīkojām. Nu, Kāls jau uzrīkoja, mēs tikai atbraucām. Nu, baigi forši, iesaku arī citiem atbraukt kādreiz pamēģināt. Šis bija slēgts pasākums? Šis bija slēgts pasākums, bet iespējams, ka nākamgad būs bišķiņ atvērtāks. Jā. Bet, ko es jums varu pateikt? Nu, ir jābauda ziema, cik nu viņa mums ir. Mēs gan viņu tā bišķi netradicionālāk pabaudījām. Nē, ļoti patīk. Man vienmēr šādi pasākumi ir patikuši, kur savācās tiešām bez jokiem benzīngalvas un vienādi domājošie un pabūt vīriešu tādā mīlestībā kopā, jā, tā kā bučus visiem un dzīvojat sveiki un veseli un saudzējiet sevi un tiekamies nākamgad. Jā, nu tad nobeigumā visiem paldies. Jā. Diena bija fantastiska. Izdevusies, mīlestības pilna, adrenalīns, degviela, Ātrums, eļļa, saules riepas. sniegs pa gaisu, Jā. nav riska, nav stāsta. Un beigās, jā, tiešām. Vasara var sākties. Nav stāsta un vasara var sākties. Aiziet. Jā!